Ar katru nedēļu mēs esam tuvāk 13 Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kuros mūs pārsteigs visdažādākie mūzikas žanri. Man ir bijusi tāda iespēja satikties ar tik daudz talantīgiem jauniešiem un skolēniem, kuri katrs savā žanrā ir vienkārši izcils. Šodien mēs iesim noskaidrot, kā svētkiem gatavojas pūtēju orķestri. Jūs zināt, tie ir tie, kas svētku gājienā iedod to pareizo toni un ritmu. Kā arī mēs vēl noskaidrosim, ar ko mūsu svētkos pārsteigs akordeonisti. Dodamies! To mēs vēl turpināsim mācīties. Tagad tā. Sveiki! Jūs izklausāties vienkārši fantastiski. Kuros pasākumos jūs šogad varēs redzēt? Pats lielākais pasākums, tie ir 2, ko es noteikti jau varu pateikt, tas ir pat vairāk. Tātad 1. jūlijas ir konkurss, orķestra konkurss, kur mēs noteikti piedalīsimies. Pēc tam 10. jūlijas Ķīpsala. Tur būs visi orķestri kopā. Nu, ne jau tikai mēs, bet, protams, mēs būsim tikai viena maza daļiņa, bet orķestra kopkoncerts, lielkoncerts. Un tad ir, protams, arī pēc tam 11. jūlija dziesmu svētki, estrādes dziesmu svētki. Sveika! Es redzu, ka tu spēlē flautu. Cik ilgi tu spēlē? Es eju mūzikas skolā, tāpēc es kaut kāds 8 gadus jau spēlēju. Jā. 8 gadus izdzīvoju mūzikas skolā. Jā, knapi, bet jā. Knapi turies. Ko tev vispār iekšēji nozīmē piedalīties dziesmu svētkos? Tā ir tautas reprezentēšana. Tu esi kopienē, kur tu esi ar draugiem un ar ģimenes locekļiem. Tas ir sirds pasākums. Jā. Vai tavai ģimenei ir kāda pieredze ar dziesmu svētkiem, vai tu būsi pirmā, kas piedalās? Es būšu pirmā, jā. Vai pūtēju orķestriem vispār tas repertuārs ir nemainīgs, vai ir tā, ka ir kādi skaņdarbi, kas vienmēr ir, un tad pēc tam kolektīvi kaut kā izdomā? Pēdējos gados ļoti mainās. Pēdējos gados ir ļoti, ļoti ražīgi. Jaunie komponisti tiek iesaistīti un arī lielmeistari tiek ražo jaunas skaņdarbus. Tā kā, nevar teikt, gan vecie labie, bet ļoti daudz ir jauni skaņdarbi. Un pie tā tiek pēdējos gados ļoti strādāts, tiek aicināts, un tas ir forši vispār. Un man tas patīk, kad ir ļoti daudz pārsvarā, visa šī programma ir tādi jaundarbi. Un, jā, jauniešiem arī patīk, tā kā ir dažādi, viņi ir dažāda žanra, un tāpēc, es domāju, visām gaumēm. Vai jūs jau vispār ilgi gatavojaties šim lielajam notikumam? Tā, ja runiet par dziesmu svētkiem, visu šo te gadu, jā, jau no septembra, jo es esmu arī jauns diriģents šī, es neesmu pats jauns, bet diriģents jauns šī orķestrī. Līdz ar to manas darba gaitas ir no septembra, un jā, tiklīdz kā es saņēmu šo te piedāvājumu strādāt ar orķestri, jau uzreiz zināju, kad ir dziesmu svētki un ka tam ir jāgatavojās, to mēs arī daram. Un es laika arī runāju katru reizi par tiem dziesmu svētkiem. Šodien būs smuki, būs skaļi, būs skanīgi. Galvenais, lai visiem prieks. Es jums gribu šodien novēlēt visiem pacietību, izturību, muzikalitāti, reakciju, ja, jo mēs sen esam mēģinājuši kopā labu reakciju. Šodien mums ir 2 diriģenti, vai vajag secību? Vai jums vajag secību? Tā, lai notiņas tiktu sakārtotas uzreiz pareizajā secībā, jo mums šodien ir 2 stundas uz mēģinājumu, uz stundu garu programmu. Tas nozīmē, ka mēs katru skaņdarbu varam vienkārši izlaist cauri 2 reizes. Labi? Sarunāts? Es tomēr nosaukšu visu programmu tā, lai jūs varētu sakārtot notis savā pēc pareizās secības. Pirmais skaņdarbs ir Anita Riekstai. Lipšanas noktirne. Jūs vajag part? Nē. Es mēģinu ar to iet, bet bija tādas pulces, kas neturas. Man parasti nokrīt lejā pēdējā festivāla. Bet labāk, ka viss tam arī ir. Šitā ir diezgan stabila pulces. Mums tās jaunās stiprās pulces ir.
Ar ko šogad svētkos mūs pārsteigs mazie akordeonisti? Nu, man liekas, ka jau ir pierasts 2 gadu garumā, kad piedalās akordeonisti, bet galvenais, ka viņi vispār piedalās. Mēs tiešām esam izcīnījuši savu vietu šajos svētkos. Mēs būsim 300 akordeonisti, mēs aizņemsim visu Dailes teātru skatuvi. Tāds ir plāns. Vai šie būs tavi pirmie dziesmu svētki? Jā. Kāpēc tieši izvēlējies spēlēt akordeonu, nevis, piemēram, dziedāt vai dejot? Man vecstāvs spēlēja akordeonu, tāpēc tas tāds, kā to apsauc. Man kādreiz vecāks spēlēja, māsa turpināja, māsai tā kā daudz maz nesanāca, bet, es tad iesēdos uz 11 gadiem. Kāds tavs lielākais sapnis, ko tu gribi izdarīt šajos dziesmu svētkos? Dziesmu svētkos? Es nezinu, laikam lielākais sapnis, bet vienkārši tāda kopā būšana visiem akordeonistiem, jo tā ir pirmo reizi Latvijas vēsturē kaut kas tāds vispār notiek, ka akordeonistu orķestris piedalās dziesmu svētkos, tāpēc tāda vienkārši kopā būšana, tāda priecēšana gan skatītājiem, gan mums pašiem. Kāds ir jauno mūziķu repertuārs? Repertuārs ļoti dažāds. Neiztrūkstoši ir Raimonds Pauls, ar viņa atļauju. Ir veidots jauns popūrijs ar viņa iepriekš rakstītām dziesmām, kas man liekas, ka būs ļoti veiksmīgs. Ir arī jaundarbi, jāsaka, Valdis Zilveris mums ļoti labprāt uzrakstīs skaņdarbu. Komponista Marina Vidmonte uzrakstīs skaņdarbu. Ir arī vecāki skaņdarbi. Piemēram, mēs nobeigsim ar Raimondu Paulu Cieliņu. Stāvot kājās, spēlēsim noslēgumu daļu. Tas, man liekas, varētu būt ļoti labs svētku noslēgums, jo Cieliņā katrs var sameklēt sevi.